Par to, ka tādas lietas ir pastāvējušas vienmēr un pastāvēs vienmēr. Iespējams, ka mēs nodzīvosim līdz brīdim, kad tā vairs nebūs, bet kad tiek savākt ļoti daudz dažādu cilvēku vienā grupā, tad automātā vienmēr jebkurā sabiedrībā, jebkurā vecumā veidojās kaut kā tāda pakārtošana, kāds ir nostāties virs kāda un kāds ir kāda pakļauta. Un vai tā ir skola, vai tas ir cietums, vai tas ir DDB, tas notiek. Mans viedoklis personīgais ir, kad forši, ka tiek ievirzīt kaut kāds parādīts, ka ir kaut kāds intereses, tas ir ļoti labi, bet cīņa pret kaut ko vienmēr noved tikai pie vēl lielākas cīņas pret. Ja? Pret kaut ko cīnīties, tas tā nav izēja. Kad cīnās pret karu, cīnās ar vardarbību, un otrs vēl viens karš pret karu. Ir karš, un ir karš pret karu, un pēc tam ir karš pret karu. Tāpēc, principā, vienkārši ir jāizvēlas kaut kāds cits ceļš. Tā nebija 8. klase, cik saprotu, pēc 9. laikam beigšanas. Tikko sākām mācīties 10. klasē, un tad radās šī doma, kad mums vajag grupu, mēs klausījāmies paši. Tajā laikā visaktīvāks atceros, klausījāmies Beastie Boys, bet tur katram bija savas intereses. Un ka mums vajag tādu vienotu kolektīvu, un ja jau viņi tā var, kāpēc tā mēs nevaram? Mums likās, loģis, ka mēs tā varam, un tu tā nevar, es varu, savi varu. Un visi mēs sākām. Un tad, protams, bija kaut kāds, pirmās, īstenībā paši iekšējā nedrošības sajūta. Arī rada to rezultātu, kurš it kā nav, un tad mēģina saprast, kāpēc nav, kāpēc viņiem sanāk un mums ne. Un tad, protams, mēs domājam, jā, mums vajadzētu iet uz studiju, uz kaut kādu studiju, un studijā noteikti taps kaut kas galīgi grandios. Un pēc tam tā vaina tika piesiet vēl kaut kam, bet principā viss ir galvā, Tie cilvēki, kas rada kaut ko tiešām grandiozu, viņiem iespējams pat nav studija. Viņi sēž mājās, ja mēs runājam par mūziku, tas ir meldiņš, kuru var radīt mājās. Tas ir meldiņš, tā ir noskaņa. Ja mēs runājam par vārdiem, tad tā ir galva, papīrs, pildspalva un pēc tam izpildījums. Un tam nav vajadzīga ne studija, ne televīzija, ne rādio, nekas no tā. Ir vajadzīgas idejas, oriģināls idejas. Un tas arī ir, teiksim, kaut kā grandios garants. Un tīpaši mūsdienās ar internetu mēs varam redzēt, kāda informācija, kāda videoklipi vai kaut kāda ieraksti nonāk līdz mums. Līdz mums nonāk tie, kas tiešām ir labi, kurus mums kāds iesaka, paklausies šito. Un bieži vien tur nav budžeta, tur nav vai tajā pusē kaut kādas zvaigznes. Ir vienkārši cilvēki, kuri radījuši vienkārši kaut ko super. Un viņi to dara mājās, tā es domāju. Lūk.